Lielajā šobrīd pirmajā braucienā viņam izdevās labs starts, bet tad kaut kur pakrīt un beigās finišā bija desmitie. Tagad atkal labs sākums braucienam un viņš šobrīd līderi tuvojas bīstamai vietai. Kalnā augšā joprojām nav tipušas daudzas ekipāžas. Līderi šobrīd tuvojas vietai Žākanie karot trasē. Arī pārējie konkurenti ietuvojas pēc līderi mēģina neapstāties tik pārām. Pārējie tur pamatīgi saslēgums arī viņi ir spiest apstāties un šobrīd Gails ar Hataneu mūsu lielākajā jūtī. Lēnākie braucēji, nu jau arī Alsis un Slavens tur pateicis arī trešāmies Imobīdins un Mādins tuvajos šobrīd visi tajā vietā, kur pamatīgs sastrēgums un Baltis kalnāties augšā. Pats jau nostājusies uz startu, bet apvienotais tautas klašu brauciens šobrīd. Sastrēgumā kalnu galā, tur lēnākie joprojām cīnās par tikšanu. Ir otrajā vietā, labākie no mazās tautas klases braucējiem, viņiem 18. un trešo vietu attīstības kārtas. Līderi Ivo Bitīns un Mātīns Skobodevs. Beidzot ir atrisinājusies problēma braucot kalnā, tad gan vēl kļūst zeltainais karots, bet es ir Rānis Ivanovs un Jūri.